Jaunība ir pavasars cilvēka dzīvē, tāpat kā laukā, kad tiek sēti graudi nākamībai, lai rudenī novāktu ražu. Un, kad raža laba, neviens cits neizjūt to prieku, ko jūt pats sējējs. Artis Čoičs sevi dēvē par mazo zemnieku plašajos Latgales austrumos. Nieka 27 gadus jauns, audzis un mācījies tepat laukos, dzīvo Salnavā, Ludzas novadā. Mācījies Salnavas pamatskolā un uzreiz pēc skolas beigšanas uzsāka studijas Malnavas koledžā par lauku īpašumu apsaimniekotāju. Jau no pamatskolas laikiem atceras, ka palīdzot vectēvam vienmēr bija domājis, kā atvieglot dzīvi laukos. Jau tad sapratis, ka ir lauku cilvēks. Tad vectēvs atstāja mantojumā aptuveni 3 hektārus zemes un māju ar saimniecības ēkām. Arī vecākiem kopā bija aptuveni 10 hektāri zemes. Paralēli mācībām Malnavas koledžā Artis sāka pievērsties graudaugu audzēšanai ar domu nākotnē paplašināties. Izmantojot Eiropas finansējumu jaunajiem lauksaimniekiem, tika iegādāts graudaugu kombains un lauksaimniecības zeme aptuveni 7 hektāru platībā. Konkurence gan pagastā, gan novadā starp zemniekiem attiecībā uz brīvajām aramzemēm ir ļoti liela. Taču intuīcija, iegūtās zināšanas un praktiskā pieredze ļāvusi jau krietni apbružāties un paldies kosmosam un pašam, ka tas ir izdevies. Šobrīd Artis apsaimnieko nedaudz virs 100 hektāriem aramzemes. Nākotnes plāni ar katru dienu tikai aug. Latgalieša spīts, jaunības trakums un mērķtiecība lieti nodara. Lai jau skauģi aprunā, lai nenovīdīgie kritizē, ja par tevi runā, tu esi ievērots. Galvenais pašam neapstāties. Kā par sevi saka pats Artis, esmu patriots savai zemei, Latgalei un Latvijai. Latvijas laukus es gribētu redzēt, protams, ar plašu nākotni, lai lauki neizzūd, lai būtu mūsu bērniem un mazbērniem, kur ievērot tradīcijas un ko viņiem pastāstīt saviem bērniem. Jo Latvijas lauki, tas ir mūsu dabas krāšņums, skaistums. Ja būs daudz uzņēmīgi cilvēki, laukiem būs nākotne.